Bum! Čau, man mīļie skatītāji! Uzminat, kurš šodien atkal dodās uz NBA spēli. Man izdevās vinēt vienu konkursu un es dabūju ar čomiem 3 biļetes uz San Antonio Spurs spēli par brīvu. Un jā, mēs atkal dosimies uz San Antonio šodien, bet es izskatos pēc lielākā Lakers fanboy ever. Jo, kā jūs zināt, Lakers ir mana visu laiku mīļākā komanda, tur nav šaubu. Un Kobijs ir mans visu laiku mīļākais spēlētājs. Tā kā par spīti tam, ka viņš nespēlēs, es diezgan lepni reprezentēšu Lakers šodien. Tā kā turpināt skatīties un es ceru, ka jums patiks loks. Certain. Sit down. Sit down. Leave it down. Sit down. A nigga thinking that he frontin' on women. Get the fuck off my dick. That ain't right. I make a play fucking up your whole life. Alcatraz. That looks so dope with all the reds in the background. Excellence. You don't eat like that. Probably not. I can't wait for you. You got that? What happened? I would never do that to any person. Dude, he tipped this thing over and I thought it was my milkshake, and for like 2 seconds, I thought I was gonna have to murder guys. I'm like, this is it? Is that it? Make sure you can hide the body so we can still watch the game. Yeah. Ak, Dievs, esmu tik krāsns, kāds izglābiet mani. The fat ass had 2. He had 3 actually. If I could tell you how satisfied I am right now. I actually and also good. fat. Cik skaisti ir šeit. Hey, were you shooting on Android? Atkal esmu San Antonio, kā jau es iepriekš teicu, un es atkal esmu vietā, kur mēs ar Baiviņu esam bijuši. Tā kā, ja jūs, es droši vien neteikšu atkal to pašu, es neatkārtošos, ko es teicu vlogā ciemos pie Porziņa un Bertāna, bet ja jūs gribat paskatīties, kā tas izstāsts plašāk, tad mums jau ar Baiviņu no šejienes arī bija vlogi. Un jā, ja jūs gribās paskatīties, kā mums te gāja kopā ar Baiviņu, tad patiniet atpakaļ uz mūsu pirmajiem video. Gus, what kind of car is that? That's only like my dream car. You said only? Like, But yeah, and I just accidentally ran into my dream car. Let's take a picture of me. don't lean on it. I'm covered with Maserati. Because I hate One everything stop the about that. machine. I hate you so much. I was asking him, was for a credit card, and he's like, well, there's one like 2 miles away. Beidzot tiksim pie tā, ko mēs meklējam. Dirty? Would you go for that? Yeah. Ernesto. You gotta like roll the R really aggressively. I'm so glad. Lakers are looking very faggotish right here. You know what time it is. Let's go Lakers! Visi cilvēki šobrīd man skatās un ienīst mani, jo es esmu vienīgais šajā teritorijā, kuram patīk Lakers. I'm sucking Brandon's ear, dude.
How's the Brody doing right now? Hey, I like it. Let's go Lakers! Let's go Lakers! Man, Lakers are gonna win, man. Who am I kidding? They're gonna lose. It's the Spurs. Vērtāms tikko iemet trojku, Spurs ir atpakaļ spēlē. Būs interesants spēles beigas. Ok, Lakers uzvarēja, viss kārtībā, mēs dodamies mājās. Peace. Latvian language is the most crucial, especially when Latvians are playing. Let's go Lakers! I hope someone punches you. Čau, man mīļie skatītāji, kā jūs redzat, es esmu mājās, vakardien bija super jautri. Es nedaudz par daudz, var teikt, izklaidējos tādā ziņā, bet bija super jautri un biļets bija pa brīvu. Ļoti labu laiku pavadīju San Antonio, bet šodien es uzzināju, ka par mani un Baiviņu, par mūsu kanālu tika rakstīts kasjauns.lv. Lai cik viņi tur censtos mūs aprunāt kaut kādā, vai izgaismot mūs kaut kādā sliktā gaismā, viņiem īsti nebija par ko. Ok, šis autors pirmkārtām raksta par mums, kad zēni YouTube vidē Latvijā parādās tikai tad, kad zīmēties kārās meitenes viņas noliek kameras priekšā. What? Bro, what are you talking about, man? Ok, šitam vispār nav taisnība. Latvijā ir pietiekami daudz vīriešu dzimumu pārstāvi, kas ir YouTube'ā un kas ir pietiekami populāri. Tā kā tas pavisam nav taisnība tādā kopējā ziņā. Mūsu gadījumā tam vispār nav taisnība. Es neesmu tikai Baibiņas video, man pašam ļoti patīk šī platforma, patīk veidot video. Un par spīti tam, ka mums lielākā auditorija droši vien ir sievietes šobrīd, bet es cenšos arī priekš zēniem un vīriešiem veidot interesants video, tā kā es nezinu, kāpēc es šobrīd esmu Keponā savā istabā, bet jā, es īsti nesaprotu, kāpēc šai personai ir šāds nepareizs priekšstats. Nu jā, un kopumā šis raksts ir pilnīgs kaut kāds cīnisms, absurds. Šis autors šeit raksta, ka visiem taču interesē, kas ar ko guļ. Nopietni. Es domāju, ka Latvijas tā lielākā YouTube auditorija ir zem, es neteiktu, grūti teikt, jo mūs visvairāk skatās apmēram no 16 līdz 24 gadu veci cilvēki, bet diezgan liela Latvijas YouTube auditorija ir zem 16 gadiem, zem 14 gadiem, es pat atļautos teikt, un es nezinu, vai viņiem interesē, kas ar ko guļ. Es domāju, ka viņiem interesē vienkārši attiecību dinamika, tā teikt. Es domāju, ka viņiem interesē vienkārši attiecību dinamiku, jo tas viņiem ir viņiem ir sveša teritorija. Es nezinu, katrā ziņā šim autoram noteikti izdevās pietiekami efektīgi nomelnot visus latviešu kā cik populāros YouTubers, un es neesmu vēl tik populāri, bet es biju patiesībā diezgan pārsteigts, ka mūs iekļāva šajā rakstā, un ja tu raksti kaut kādu bullshit, kam vispār nav nekāds sakars, tad vienkārši patur to pie sevis un raksti par kaut kādām normālākām tēmām. Tā vēl viena lieta, ko es te redzu pie mūsu tieši sadaļas, kad mūsu kanālu šis autors raksturo kā tāds savdabīgs, tomēr mīlīgs ekshibicionisms. Jūs gribat zināt, ko nozīmē ekshibicionisms, man grūti izrunāt šo vārdu. Tas ir, principā, ekstravagantas darbības, kuras ir paredzētas, lai pievērstu savu uzmanību. Mēs neesam YouTube'ā, lai pievērstu savu uzmanību, mēs neesam YouTube'ā, lai pelnītu miljonus, mēs neesam YouTube'ā, lai kļūtu par Latvijas slavenībā, mums tas neinteresē. Mums YouTube ir tāda kā pašiem savu dienas grāmatu patiesībā, un tas, ka jūs mūs atbalstat, tas ir tikai bonus, un paldies jums, ja šis ir pirmais video, ko jūs redzat mūsu kanālā. Ja šis ir pirmais video, ko jūs redzat mūsu kanālā, tad droši nospiediet subscribe un piebiedrojieties mūsu jau 2000 plus pulkam, un wow, tas ir super, un paldies, ka esat ar mums, un
līdz nākamajai reizei. Un kas jauns, paldies par uzmanību. I'm out, man. That nigga's tripping. Šodien nedaudz savādāk. Es pasneicināšu 4 meitenes, kuras es zinu, ka noskatījās visu video un iekomentēju uz to man pēdējo jautājumu, ko es parasti atstāju savos vlogos. Un paldies Odrija Ratfeldere, Elzbeta Purmale, Alisa Brikmane un Evelīna Grigaļūna. Kā arī Keita skolmeistara izrādās, jūs bijāt 5, kas noskatījās manu video līdz galam un atbildēja uz to jautājumu video beigās. Tā kā paldies jums, un ja jūs gribat arī šaurāt kādā no nākamajiem mūsu video, tad nospiežiet paziņojumu ikonu un iekomentējiet kaut ko par mūsu pēdējo video, un varbūt mēs to pieminēsim nākamajā vlogā. Tā kā paldies, ka esat ar mums, un līdz nākamajai reizei.